Vienkārši neesam spējīgi runāt par šo ēkas arhitektūru profesionāli, jo arhitekti neizsakās. Es esmu gatava atspērt. Tūlīt, jā, es vienkārši gribu uzstādījumu jaunu pateikt, jā, bet kā arī Krastīņkungs teica, ka katrs mēs uztveram lietas un formas un emocionāli un subjektīvi. Var no savas puses teikt tikai to, ka semantiski ēkas apjoms, manuprāt, neiedziļinoties visās jūsu personīgajās savstarpējās attiecībās par novietnes izvēli un tam līdzīgi, paskatot šo konkrēto priekšlikumu kultūras ēkai, apjoms ir semantiski skaidrs. Es varu pateikt, ka es redzu šeit kultūras celtni, bet mēs nevaram nekādīgi diskutēt par arhitektūru, tāpēc, ka vienkārši ikšķilieši ir pret ēku šeit vispār. Nē, nav pret ēku šeit vispār. Es atvainojos. Es nevaru saprast, uz Man jau ir nogurusi roka. Es arī gribētu tomēr pateikt savu vārdu. Līga Driķa ikšķiliete kopš 1978. gada. Un es esmu tā otra, kura parakstījusies tajā kladē. Gan es, gan, kad parakstījos, tur bija vairāk parakstu. Es esmu redzējusi šo projektu kā Ikšķilas iedzīvotāji. Man bija tāda iespēja domē ar to iepazīties. Un es, jā, protams, es nebiju nekādā ziņā izņēmums, un es gribu pateikt to, ka es šajā projektā saskatīju tieši šo funkcionālo iespēju Ikšķilas kultūras attīstībai. Un tāpēc šodien, klausoties kompetenta arhitekta vērtējumu, sapratu, ka laikam esmu ļoti dziļi kļūdījusies, tāpat kā visi pārējie, kuri teica, nu beidzot Ikšķilē būs viena moderna, visām vajadzībām paredzēta māja. Tāpēc es gribēju šobrīd pateikt to, ka viedokļi vēl aizvien Ikšķilē ir dažādi, neskaitot simtos vai tūkstošos, kuri noliedz šo projektu, un neskaitot otru pusi, kuri šo projektu tomēr atbalsta. Un tieši tāpēc, es domāju, mēs esam šodien, lai dzirdētu arhitektu profesionālo viedokli, kā tas ir. Un vēl ir viena tāda maza nianse par tādu terminu Ikšķilas centras. Diemžēl tas tika pārveidots, būvējot pašreizējo estrādi jau 80. gadu sākumā. Jo estrādes vajadzības tieši tādas bija, lai pārveidot centras. Paldies! Es pabeigšu to domu, ka patiesībā diskusija ir sākusies tāpēc, kad ir noticis viens konkurss, kur arhitekti ir izpauduši savu gribu šeit uzprojektēt ēku, bet viņš ir nonācis strupceļā, tāpēc, ka ir dialogu trūkums pašvaldībai ar pilsētas iedzīvotājiem, nav noskaidrots programma, nav noskaidrots vēlmes un tā tālāk. Līdz ar to mēs nevaram pie nekāda rezultāta nonākt, vērtējot ēkas arhitektūru un funkcionālos risinājumus, ja viņi šo ēku vienkārši tur šobrīd nevar tāpatās virzīt tālāk un uzcelt. Es nesaprotu, kā to panākt, lai šīs domstarpības atrisinātu. Tāpēc, faktiski man tomēr jālūdz projekta autoriem kaut ko teikt par to projektu funkcionālo risinājumu arī no savas puses. Vai drīkst lūgt tomēr īsi komentāri? Vēlreiz vēl pieņemt šodien esmu īsta Akrona Līga, projektu vadītāji. Šorīt esmu atbildīgi par to, lai, es domāju, atspēkotu vienu daļu Krastīņa kunga apgalvojumu. Vienu daļu ir diskutējumu, subjektīvu, pie tās, es domāju, ka es tā īpaši nepieskaršu. Un iesākumā es tikai gribu teikt, ka es ļoti ceru, ka Krastīņa kungs apzinās, ka ar savu recenziju, kur arī ir publiskota, viņš tā kā, savā ziņā ir pilnīgi un absolūti novērtējis mūsu darbu kā nekam nederīgi. Tas ir diezgan skaļš apgalvojums. Rīga, varbūt runājot par projektu, es to pašu. Jā, nē, es gribu pateikt, tomēr. Manuprāt, ja jūs publiskojat savu recenziju, kuras sākumā jūs pat neuzrādījat, kādas projektu materiālus esat izskatījis.
ko tieši jūs redzējat no projekta, jo daudz tie apgalvojumi ir tādi, ka jūs neesat izpēc ne programmu, ne funkciju, bet tomēr atļauties to publicēt. Tas bija tāds ievada. Tad sākot par to novienu, ko prasniekums pieskārās. Es tomēr atļaušos teikt, ka domas kompetence ir dot uzdevumu, vai mēs jaunu ēku varam bloķēt pie esošās ēkas vai nevaram bloķēt, bet par to, ka šeit pilnībā tiek iznīcināts esošais reliefs, norokot visu 3 metru dziļumā, teiksim, skatus platformas vietā, un tāpat šajā vietā ir pilnībā apmats. Tehniskā projektā ir izstrādāta zemes kartogramma, kur ir skaidri redzami. Teiksim, šajā vietā reliefs vispār netiek mainīts, viņš tiek mainīts visvairāk šajā zonā, šeit varbūt arī ir kaut kādās vietās atzīves, kas svārstās ar 2 metriem, bet tas ir pilnīgi aplams apgalvojums, ka šeit viss tiek norakts 3 metru dziļumā. Un tas, tā bija tā detaļa, pie kuras krastniekums pieskārās un pie kuras tagad atgriezties. Ja jūs papētītu projektu materiālus, jūs redzētu, principā tā daļa, kas tiek mainīta šajā kalnā, ir šāds mazs gabaliņš no visa šī garā reliefa, sastāv 30 metrus, un tikai tāpēc varētu izvietot jaunās sēdvietas. Un arī šobrīd, kā jau jūs dzirdējāt, izvietojot sēdvietas, esošais reliefs ir mainīts. Un jaunajā projektā mums nāksies mazliet pielāgot esošo novietni, lai varētu izvietot šīs sēdvietas. Neviens brutāli neko netaisās nošķūrēt 3 metru dziļumā. Runājot par plānojumu, tā viena no lietām, kas man liekas ir jāpiemina, ir tas, ka šī tranša ir domāta riteņkrāsas lietotāja ieeja, tas ir absolūti 8, jo šeit ir kāpnes, šī ir evakuācijas izeja un otra izeja no ēkas. Ja pareizi saprotu, otra viena no vairākām, kas ir papildus izejas, jo riteņkrāsas lietotāja ēkām var nokļūt centrālo ieeju, tāpat kā visi pārējie cilvēki. Viņi netiek diskriminēti, nonākot šeit pie centrālās ieejas, viņi iebrauc saviem ratiņiem iekšā, viņi var nokļūt uz liftu, kur viņi nokļūst attiecīgi vai no bibliotekas stāvu vai uz augšējo stāvu, tāpat viņiem ir pieejams gan zāli, gan viss pārējais. Un runājot par toltēm, būtu labi, ja krātīgi jūs atsaukas. Ingo, jūs runājiet par projektu, es jums atļaušos aizstāvēt. Nevis par mani, bet par projektu. Nē, bet jūs savā recenzijā neesat norādījis nekādus materiālus, esat izmantojuši analizējot mūsu projektu nekādas metodiskās literatūras vai savu pieredzi, vai ko mēs projektu strādāt izmantojam Latvijas standarts, Latvijas būvnormatīvas, ir arhitektiem ļoti pazīstami grāmatu Noiferts, un nesen ir izmantojuši paši apērām izdotos izdevumus, kur viņi paši rekomendē savus cenas, kas izvietot tā, kāds ir mūsu projektā, jo viņi, acīm redzot, ne visi grib, lai viņiem būtu atsevišķi stoli. Viņi grib iet uz stoli, turpat to visu pārējie. Un tā, tas ir racionāls paņēmīgs, tāds kā tas ir projektā. Un es domāju, ka šo jautājumu, tas ir, liekas, ļoti neprofesionāli, ko tādu apgalvot. Vēl kādām citām lietām, kur mēs runājam, teiksim, par tām ieejām zālē. Šī akustiskā slūža ir šajā vietā, šī ir mazā zāle, kur var izmantot lielos pasākumos kā pulcēšanās vietu. Tas būs tikai lielos pasākumos, ikdienā mēs var lietot mēģinājumiem un citiem pasākumiem. Tāpat skatuve, ja iepazītos ar projektu sastāvu, jūs redzētu, ka projektā šobrīd nav izstrādāt detalizēts ne skatuves aprīkojums, ne tas, kā viņa funkcionēs. Skatuve ir izprojektēta atbilstoši normatīviem, tā, lai tur var izveidot visas nepieciešamās kabatas. Tāpat tās arī skatuves mums var izveidot tādu, lai būtu griezta telpā, kur uzglabā, teiksim, kaut kādas dekorācijas vai kaut ko tam līdzīgi, bet, protams, ka zāle nav projektēta priekš teātra, un tāds arī nebija uzstādījums. Visa ēka kopumā ir projektēta tā, lai viņa būtu vērta un pieejama tiem ļoti daudziem kolektīviem, pulciņiem un pārējiem interesantiem, kas viņu varētu izmantot nevis priekš algota darba spēku, kurš ierodās pa dienas pieeju, ieiet savā grimētavā, un tad visu dienu mēģina, un tad dažreiz, teiksim, nedēļā notiek kaut kāds izrādes, kur atnāk skatītāji. Šī ēka projektēta priekš iedzīvotājiem. Visi ienāk ar vienām durvīm, visi bauda halli, kur var izdarīt darbus, visi var ieiet lielajā zālē, visi var